mani sauc Dita. Mani sauc Jānis Neiders. Меня зовут Олег Левской. Latvijas Bībeles centrā es esmu studentu padomes prezidents. Bībeles centrā esmu studentu padomē šobrīd lūkšana sekretāre. Mateja baznīcas draudzes loceklis. Es esmu no Rīgas Jēzus draudzes. Я являюсь членом церкви Храма Спасения, Лачплиша 117. Un kalpoju svētdienas skolā kā svētdienas skolotāju pašā mazākajā grupiņā, 3 līdz 5 gadu maziem bērniņiem. Ну, в церкви я являюсь одним из помощников пастора Храма Спасения. Es piedalos vairākās kalpošanās, un viena no tām ir Graukļu fonds, kas ir darbošanās ar maznodrošinātām ģimenēm, kurām ir bērni. Un kā arī mēs ar sieviņu, mēs piedalāmies arī slavēšanas korī. Un esam arī Mateja архитект, интерьеристы, kas ir viena no mūsu kalpošanām. Тем, чем я на сегодняшний день занимаюсь, то это служение на христианском радио, передача «Открытое небо». Также в церкви я занимаюсь тем, что несу служение малой проповеди и также участвую в передаче, христианской передаче «Зеркало». Это такая дискуссионная передача, где поднимаются важные христианские темы, вопросы. И вот это то, что на сегодняшний день я занимаюсь. Bībeles institūts ir ļoti tā kā mainījis manu vispār skatu uz dzīvi, ka es tajā redzu Dieva klātbūtni daudz vairāk nekā pirms tam. Es novēroju, ka tas azarts uz kalpošanu man ir audzis, kad gribās dot tālāk to, ko es bagātīgi saņēmu šeit Bībeles institūtā. Noteikti. Pirmā lieta, es gribētu pateikt, tas ir darbinieku personāls, ko es ļoti novērtēju, un ārkārtīgi labvēlīga attieksme pret tik vienu no mums studentiem. Visvairāk es novērtēju tos cilvēkus, ar kuriem es kopā varu šeit studēt, un arī tos lieliskos pasniedzējus, ar kuru deksmi es redzu, kā Dievs strādā, un mēs esam tāda ģimene, brāļi, māsas un draugi, kas sanākam kopā un studējam to, cik Dievs ir labs un varens. Jā, tieši šī attieksme, kas ir tik pozitīva un tik labvēlīga, ka gribas vairāk studēt un vairāk pētīt Bībeli. Институт помогает в том отношении, что человек, когда приходит учиться, то действительно вот эти библейские истины, они открываются нам через углубленного познания Слова Божьего, а также он помогает в служении. Одним из важных моментов в институте это действительно подготовка к служению. Tas nekādā veidā netraucē studiju mācību procesā, ir tikai iepriecinājums dzirdēt arī to, kā tulks tulko valodas un piedzīvot to, ka Dievs ar mums visiem runā vienā valodā un ka mēs varam lieliski saprasties un iepazīt viens otru un ir prieks. Patiesībā to ir tiešām prieks piedzīvot. Мне нравится то, что действительно библейский институт, он открыт для всех людей и для всех конфессий. Jā, mans novēlējums Latvijas Bībeles centram nākamajam laika posmam ir, lai tas augtu plašumā, lai aizsniegtu daudz cilvēkus, gan caur studentiem, gan savādākos veidos, un lai arī augtu dziļumā un augtu daudzveidībā. Мне бы хотелось, наверное, пожелать то, что вот это великое поручение, которое Христос дал своим ученикам, что идите и научите все народы, да. Я думаю, что вот это пожелание на ближайшие 20 лет, и доколе Господь придет, чтобы институт действительно делал учеников, чтобы люди здесь познавали Господа, чтобы здесь людей готовили на служение Господу. Priekšu es novēlu daudz studentus noteikti un Dieva žēlstību un Dieva vadību tajā, lai Dieva vārds tiktu pagodināts mūsu valstī Latvijā un lai tiešām
studentu pieplūdums būtu pēc 20 gadiem bagātīgi.